Nu, labrīt piekdienā, labrīt piekdienā, un tātad šis ir viens no pēdējiem vidiķiem, kas ir saistīts, var sakot, ar manējo šī gada tūrīt pa Latviju, jā. Ir tā, ka man palikuši vēl 3 pasākumi, un palikuši ir Jēkabpils, sala, tad ir Ogres gals, Ogrē, jā, un ir Līvānos. Ir tā, ka salā ir viena biļete, palikusi, jā, vienīgā biļete. Ogri jau sen ir izpirkt, jā, un tur es papildus vietas nevaru ielikt, es jau vienreiz ieliku, bet arī tās izpirkt, jā, vairāk tur nav kur sabāst, jā. Tā kā par to baigi nav vērts pieminēt, bet ja vēl kāds tai galā grib tā kā man redzēt dzīvajā, paklausīties ceļojums stāstus un tā tālāk, vienīgā iespēja rīt no rīta Līvānos, jā, nopirkt biļetes, tur ir kaut kāds 20 plus biļetes, jā, tur diezgan sūdīgi pērkās. Nē, tagad ir normāls cilvēku skaits, bet vienkārši tur vēl ir vietas, jā, jo tur ir lielāka ietilpība, tur vēl ir vietas, tātad, ja vēl kāds, grib, kā saka, ielikt pēdējā vilcienā, jā, pastīties žigī dzīvajā, pabūt prezentācijā, paceļot, palasīties pa grāmatām un tā tālāk, tad rīt Līvānos 12. kultūras centrā es iemetīšu kārtējo reizi linku uz biļešu paradīzi, jā, jo citu variantu nav. Es saku, tai salā viena biļete, jā, ja tu ej viens bez otras pusītes, tad tu vari fiks nopirkt, jā, un tad tu esi pēdējais, kurš ir nopirkt salā biļeti. Tā kā tā, tas par to. Bet svarīgākais otrdien, tas ir šodien piekdien, sestdien, svētdien, pirmdien, otrdien, 5 dienas, vēl 5 dienas. Es deaktivizēju linku, kur var pieteikties grāmatām, jā, jo es vienkārši pēc tam apkopoju visu, kas man ir, savelku pēdējos galus un dodos igadējā ceļojumā, jā. Un līdz ar to grāmatu man vairs nebūs, jā. Ja jūs esat, māleči, jā, un kaut kādu 2,5 mēnešu laikā, joprojām noteikti būs kāds, kurš pēc tam teiks, es neredzēju informāciju, jā, kā te šitā sanāca, ka es neredzēju informāciju. Tad tu esi dunduks, jā, ko es vēl varu pateikt. Es katru otro dienu postoju kaut ko ar grāmatām saistīt un tā tālāk. Ja vēl neesmu piefiksējis, tad es nezinu, kā līdz tevim aizklauvēties. Bet, pieņemsim, kāds vēl grib, tiešām, pēdējās iespējas nopirkt lūk šo grāmatiņu, jā, manējo 10. grāmatu Ceļojums pa okeāni, vēl uztaisīšu pēdējo reklāmiņu ar smukām kartēm, jā, ar daudz teksta, jā, ar smukām bildītēm un tā tālāk. Ja viņš vēl grib iegādāties šo fantastisko grāmatiņu 5 dienas, links ir aktīvs, jā, piesakieties linkā, es noteikti jums sazināšos, ļoti īsā brīdī, teikšu tā dienas ietvaros, jūs dabūsiet īziņu, kā un kur dabūt grāmatiņu. Un arī ceļoļu grāmatiņas izrādās, jā, Robins ir nopelnījis, kā saka, savējo slavas mirklīti, jā, jo prezentācijās es izlasu vienu otru dzejolīti un teikšu, tā ir grāmatas ļoti labi pērk, jā, tā kā Robina malacis, jā, man likās, ka ir baigais sūds tavu dzejoļu, bet jā, pērk fantastiski šito grāmatiņu arī. Uz šo arī var pieteikties. Jā, kalendārs ir izpirkts, uz to var nepieteikties. Jā, vienkārši es esmu izņēmis pieteikumu uz kalendāru. Tātad šīs 2 grāmatiņas, ja jūs gribat līdz otrdienai, piesakieties linkā, ar jums sazināsies, izstāstīs kas un kā. Tā kā tā, varbūt tas video tāds bišķi haotisks, bet es kaut kad gribu gulēt. Es gaidu, kad beigsies šitais, tad es gribētu bišķi pagulēt. Bet, jā, līdz tam tad, respektīvi, tiekamies rīt Līvānos no rīta, un tur vēl var biļetes nopirkt. Tiekamies pēcpusdienā Jēkabpils pievārtē salā, jā, tur biļete ir viena. Un svētdien no rīta tiekamies Ogrē, tur biļešu nav, bet tie, kas nopirkuši, tie tiekamies, jā. Jā, viss, un tad piesakās attiecīgi grāmatām un dzejoļu grāmatām, jo otrdien es to linku vienkārši deaktivizēju, un viss, jā. Es domāju, ka vairāk baigi es jums netraucējuši ar šitajiem te video par grāmatām un tā tālāk, bet varbūt vienu pēdējo es vēl kaut kad pirmdien uztaisīšu, tādiem pēdējiem bremzēm, jā. Kaut kā tā, ņemiet pa labu un tad tiekamies pasākumos uz vietas vai virtuāli, jā, davai.